Laba diena visiem, ar ko vēl neesmu sasveicinājusies personīgi. Un man tiešām jāsaka tie tradicionālie vārdi, ka man ir liels prieks būt jūsu vidū. Un prieks tāpēc, ka šeit ir draugi, tāpēc, ka šeit ir māsas, brāļi, bet arī tāpēc, ka es šeit neesmu pirmo reizi, jo jūs zinat, kā tas ir. Tā, kad tu kaut kur aizbrauc pirmo reizi, tad ir tā nedroši mazliet, tad tu mazliet uztraucies, un tad tu centies to noslēpt, un tad tev tas neizdodās. Un tad, bet tad, kad jau, vismaz man tā ir, tad, kad es jau braucu otro reizi, tad jau es esmu pieradusi un priecīga, ka es varu būt jūsu vidū. Un jā, tā kā šodien ir 8. marts, tad mana svētrunas tēma arī būs par sievietēm, bet vienmēr, man liekas, tur, kur ir sievietes, tur arī blakus ir vīrieši, un līdz ar to arī viņi dzirdēs, un kaut kas būs arī priekš viņiem, ko klausīties. Bet pirms es runāšu šo tēmu, tad es gribētu noliekt galvu īsā lūkšanā. Mīļais, labais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo brīdi, kuru Tu esi dāvājis par šo svēto laiku, šīm svētajām sabata stundām un minūtēm. Un, kungs, šai brīdī mēs gribam Tevi pagodināt. Un debes Tēvs, Tu arī zini, cik necienīgi es esmu, tādēļ es lūdzu, lai Tu mani apklāj ar Kristus baltajām taisnības drēbēm, lai es varu, kungs, Tevi pagodināt un Tev pienest godu un slavu. Jēzus vārdā, āmen. Jā, tātad tēma ir Bībeles sievietes. Un domājot par to, par ko tad, lai es runāju šodien, es sapratu, ka es neizvēlēšos, varbūt ne es sapratu, varbūt Dievu gars tā vadīja, kad neizvēlēšos kaut kādas slavenas sievietes, tādas, kuras ir visiem pazīstams kā Bībeles varonis liels, bet es meklēju tādas, kuras ir visneuzkrītošākās, par kurām mēs varbūt vispār nedomājam dienienā. Un kāpēc? Tāpēc, ka no Dieva vārda mēs vienmēr varam mācīties, un tad ir interesanti atrast, ko tad mēs varam mācīties no tām sievietēm, kuras varbūt ir tikpat neredzamas kā mēs, jo lai tas arī attiektos uz mums un lai mēs varētu kaut ko katrs paņemt priekš sevis. Tātad sāksim ar 2 Bībeles sievietēm, un pirmā, par ko es vēlos runāt, ir Pētera sievas māte. Bībelē mēs arī neatradīsim viņas vārdu, jo šis vārds nav minēts, bet mēs varam lasīt Mateja evaņģēlī 8. nodaļā 14. un 15. pantus. Jēzus ienāca Pētera namā un redzēja viņas sievas māti drudzī guļam, un viņš satvēra tās roku, tad drudzis viņu atstāja, un viņa uzcēlās un tam kalpoja. Komentētāji saka, ka šai Pētera sievas mātei iespējams bija malārija. Šis drudzis bija malārijas dēļ. Un interesanti arī tas, ka šis ainojums ir, šis stāsts ir visos evaņģēlijos, visos 3 evaņģēlijos – Mateja, Marka un Lūkas. Un Marka evaņģēlī 1. nodaļā 30. pantā tur ir kāda svarīga detaļa, kurā teikts, ka tie mācekļi viņam tūdaļ par to sacīja. Tātad, tikko Jēzus ieradās, mācekļi uzreiz viņu informēja. Un tas nozīmē to, ka viņa tiešām bija nopietni slima. Un lasot tālāk Lūkas evaņģēlijā, mēs redzam, ka viņai nebija vienkārši drudzis. Mēs varam lasīt, tātad 1. nodaļas 38. pantā. Tā es tūlīt paskatīšos, ko es esmu pierakstījusi. Jā, tātad
tur ir teikts, bet Sīmaņa sievas māte gulēja slima ar grūtu drudzi. Un tālāk mēs varam lasīt, kā jau parasti, ka Jēzus viņu momentā dziedina. Tātad viņai bija smags tas drudzis, grūts. Un 39. pants, viņš tai piegāja klāt, pārliecās pār to un apsauca drudzi, un tas to atstāja. Un viņa tai pašā brīdī uzcēlās un tiem kalpoja. Cik abrīnojam šī palīdzība, ka tā nāca no Jēzus momentā, un brīnišķīga momentāla dziedināšana. Un viņa tūlīt pieceļas un ir gatava kalpot. Mēs taču visi slimojam, pareizi, vai agrāk vai vēlāk, biežāk, retāk mēs visi slimojam. Un mēs visi lūdzam Dievu pēc dziedināšanas. Un man gribas jums uzdot jautājumu, vai kāds no jums ir piedzīvojis tādu spontānu dziedināšanu pēc lūkšanas? Jūs bijāt slims vai slima, jūs palūdzāt, un uzreiz jūs tikāt dziedināti. Ir tā gadījies kādam? Nav gadījies. Labi. Jā, un tad jautājums, mēs varētu teikt tā, ko tad mēs, bet tas taču Jēzus, protams, Jēzum bija spēks momentā, ko viņš pateica, tas bija. Bet mēs taču atceramies, ka Jēzus daudzās vietās, rakstietās runāts par to, ka Jēzus cikos cēlās no rīta? Gaiļos. Jā, ik rītu gaiļos. Un tad viņš bija šajās lūkšanās ar tēvu, un viņš stiprināja to savu ticību, ka tā viņa ticība bija tik stipra, kad vajadzēja kaut kādu ticības brīnumu piedzīvot, tad tas notika. Un Jāņa 5.19 ir teikts, dēls no sevis neko nevar darīt. Ko arī mēs tātad varam iegūt šo savienībā ar tēvu daudz lielāku ticību un ticības spēku. Un viņš apsauca drudzi. Mēs zinām, viņš apsauca vētru jūrā, bet te teiks, ka viņš apsauca drudzi. Vai jūs esat kādreiz mēģinājuši apsaukt slimību? Tāds man nākošais jautājums. Aha, jā. Jā, mēs esam lūguši. Interesanti, vai ir kāda atšķirība starp lūgt un apsaukt? Tas viela pārdomām. Un Artis man jautāja, vai būs kāda liecība par Indiju, bet es teicu, ka man jau svētrunā ir 4 liecības, un tad Indija te nevarēs laikam būt, ja Dievs nedos kādu pamudinājumu. Bet es tiešām gribu padalīties jums ar dažiem tādiem saviem piedzīvojumiem, vai arī, jūs sapratīsiet, viens nav mans stāsts, bet es sākšu ar pirmo, kas man ļoti, ļoti iespiedies atmiņā. Daudz no jums ir redzējuši vai dzirdējuši par manu dēlu Māri, kurš dzīvo Londonā, bet bieži brauc uz Indiju. Un tad, kad viņš bija maziņš, es nepateikšu, cik maziņš, tāds kaut kur varbūt 5 gadu vecumā tāds, tad bija svētdiena, un tā bija kaut kā, ziniet, ne jau vienmēr mēs tik ļoti strādājam, bet ir kādreiz tādas dienas, ka pa visu naudu, kā saka, ja. Un es tai dienā biju gan veļu mazgājus, gan māju tīrījus, gan dārzu rakus un ravējus, un visu, ko vien var iedomāties. Un 11:00 mēs visi aizējam gulēt. Un 11:12 pamostās mans dēliņš, mazais Māris tajā laikā, un sauc. Un viņš blakus istabā, bet durvis vaļā. Un es aizēju, un es uzreiz ieraugu. Abi vaigi, tā kā bietes sarkani, acis vienkārši spīd tā kā lāzers, ja? Un es redzu, ka viņš ir slims. Un viņš saka, es laikam esmu slims. Es saku, jā, tu esi gan slims, pataust pierni, protams, temperatūra ļoti augsta tāda. Un es domāju, ka es esmu laba mamma, bet tajā brīdī man bija tāda sajūta, Dievs, man nav spēka sēdēt pie viņa gultas, es nevaru visu nakti tagad pavadīt, man
es esmu tā nogurus, man tik ļoti nāk miegs. Un tā pirmā doma, kas izskrien caur galvu. Un tad es nometos uz ceļiem pie viņa gultiņas, un es teicu, zini, mums pa priekšu ir jālūdz. Viņš labi. Un tagad man uzreiz tā kā lielā ātrumā kaut kāds motors grieztos manās smadzenēs, un es domāju tā, lūgt, bet vienkārši lūgt, tas nekas nav apsolījumu. Man vajag apsolījumu. Kādu apsolījumu? Dievs, kādu apsolījumu? Ko lai es lūdzu? Un tajā ātrumā gribas kaut ko labi atcerēties. Un es atceros apsolījumu, kur teikts, piesauc mani bēdu laikā, tad es tevi izglābšu un tev būs mani godāt. Un es uzreiz saku Dievam, mēs tevi piesaucam, šīs mums ir bēdas, ka viņš ir slims, ka viņam ir tāda temperatūra. Tu esi apsolījis mūs izglābt, lūdzu izglābt viņu no šīs slimības, un mēs vēlamies tevi godāt. Pēc šīs lūkšanas viņš saka, vai tu nevarētu man uzvārīt tējiņu? Es domāju, kāds eņģelīts, viņam tik slikti, viņš vēl lūdzās, lai es viņam tējiņu uzvāru. Atceros, kā šodien aizgāju uz virtuvi, ielēju tik maz ūdens tai teikanā, lai būtu ātrāk, lai es ātrāk tiktu gultā. Tieši vienai krūzītei. Aiznes viņam tējiņu, viņš izdzer un momentā aizmiega. Un es tā klusiņām kā uz pelītēm, uz gultas pusi, un es domāju, Dievs, vai tiešām es varēšu gulēt šajā naktī. Un pamostos no rīta, putniņi čivina, saulīt spīd. Un tiešām visa nakts ir pagājusi un nekādi nav bijuši traucēkļi gulēšanai. Es esmu atpūtusies, aizēju pie bērnu gultiņas, vaidziņi balti kā piens, guļ saldā miedziņā, pataust pierīti, visi labi. No rīta tiešām viņš bija dziedināts. Un, tas man bija tā tiešām ticības piedzīvojums, kā Dievs atbild uz lūkšanu, tādu sirds lūkšanu. Varbūt kādreiz mēs esam mazliet formāli tajās lūkšanās. Tad otrs piedzīvojums, kas nav mans piedzīvojums, bet kuru es gribu jums līdzdalīt, lai iedrošinātu jūs ticībā. Un tas ir no, man šķiet, Velsas konferences prezidents, ar kuru es Anglijā iepazinos vairākos dažādos semināros. Mēs bijām kopā un tā sadraudzējāmies. Grems Alkoks. Un tas ir stāsts par viņas sievu Paulīni. Tātad es nezinu, kas tur bija par vainu, bet viņa sieva bija slima, un viņa bija ratiņkrēslā. Viņa nevarēja pati piecelties no tā ratiņkrēsla, un viņa nevarēja paiet. Un tajā laikā šim te Gremam viņam piedāvāja pēkšņi vispasaules, ir tāda organizācija Adventist Frontier, tas ir tātad, kur adventistu misionāri kalpo dažādās valstīs pasaulē, un viņam piedāvāja būt par tā kā departamenta direktoru, un tas nozīmē, ka viņam jābraukā pa visu pasauli, un šie misionāri gan jāapmāca, gan jāapraug un tā tālāk. Un viņš saka Dievam, bet Dievs, es nevaru savu sievu ratiņkrēslā atstāt mājās. Ja tiešām tu vēlies, lai es uzņemos šo te piedāvājumu, ko es ticu, ka tas ir tavs aicinājums, tad dziedini manu sievu. Un viņš atsauc, es neatceros, nezinu pat cik, kādu mācītāju, kādu droši vien draudzes vecāko, un viņi lūdz par viņu un svaida viņu ar eļļu. Un viņa pieceļas no ratiņa krēsla tai pašā brīdī un viņiem kalpo. Tieši tā, kā šeit, tikai šeit bija smags drudzis. Un, ziniet, līdz šim brīdim tas liekas tik šokējoši, ja? Tik pārsteidzoši. Tiešām tā notika. Bet šie cilvēki abi stāvēja manā priekšā, un abi man to apliecināja, un abi man to stāstīja. Un, protams, ka pastāsts ir paties. Jā, tātad, kā mums ir teikts, ja tava ticība būs kā sinepju graudiņš, tu varēsi teikt šim kalnam pārcelies, un tas pārcelsies. Un šeit mēs redzam, protams, šo Jēzus brīnišķīgo darbu pie Pētera sievas mātes.
Nu, vēl es gribu izstāstīt jums trešo liecību. 3 lietas, labas lietas, vai ne? Un trešā liecība ir mana liecība. Un tas ir par Covida laiku. Es neminēšu vārdus, jo, lai tas paliek anonīmi, tos cilvēkus jūs pazīstat ļoti labi visi. Vienmēr sakot, man piezvana viena draudzes māsa, kura ir ļoti mīļa un cienījama un jauka. Un es zināju, ka viņa ir slima ar Covidu. Viņas vīrs man šeit izslimoja pirmais vai pēc tam, nevienmēr sakot, viņa abi izslimoja, bet viņa. Un viņa man piezvana, un viņa vispār nav no tādām, kas ļoti atklāti, tā visu stāst, kas mājās notiek. Bet viņa man tagad saka, viņa tādā sēcošā balsī, ļoti tādā vājā tādā, viņa saka, es sāku atvadīties no cilvēkiem, jo viņai paliek tikai sliktāk. Viņa tikai guļu stāvoklī, viņa neko nevar ēst, klepus ir nenormāls, viss ir tik slikti, ka viņa saprot, ir laiks atvadīties. Un, jūs ziniet, ka dusmas ir grēks un tā tālāk, bet manī radās tāds sašutums, tāds vienkārši, kas te notiek, kas tagad būs? Tas ir neiespējami. Un es vienkārši tādu iedomājos tādu līdzību, lai Dievs nedod, lai tā nekad nevienam nenotiek no mums, bet iedomājieties, salīdzinot ar lūkšanām. Ja jūsu bērnam pieskrietu uz ielas svešs suns un kostu kājā, jūs taču nestāvētu un neteikt, viss jau Dieva ziņā, ja Dievs tā grib, tad lai kož, salikt rokas un, Dievs, lai notiek tavs prāts, tu jau labāk zini. Nē, mēs mestos tam sunim virsū ar visu spēku un ar visu savu enerģiju un dzītu viņu projām. Un arī aizdzītu. Es ticu, ka mēs aizdzītu, tas arī ļoti svarīgi. Un ziniet, un es viņai teicu, nē, mīļā, nekas nebūs, tu nemaz nesapņo pa kaut ko tādu. Mēs tūlīt lūksim Dievu, un Dievam ir spēks, un viņš palīdzēs, un tev paliks labāk. Un es neatceros nevienu vārdu no tās lūkšanas, vai ne, bet es atceros, ka tā lūkšana bija tāda, kā dzenot svešu suni projām. Un es biju tik pārliecināta, ka Dievam ir spēks un ka Dievs var palīdzēt, un ka vienkārši to nedrīkst pieļaut, kas notiek. Un, ziniet, pēc pāris stundām viņa man piezvanīja, viņa teica, Vinetiņa, zini, es sēžu un es jau ēdu. Un pēc tam viss gāja uz atlapšanu un slava Dievam, viss notika ātri, ļoti ātri atlapšana. Interesanti bija tas, ka pēc pāris dienām viņa man zvana un saka, zini, mums vajadzētu lūgt to ātro dziedināšanu, to tavu ātro, to lūgšanu pēc ātras dziedināšanas. Jo Ogrē ir viena māsa, kurai ir tik slikti, viņai arī Covids, viņai tik slikti, viņa nevar piecelties no gultas, viņai nav neviena, kas iekurina krāsni, viņa guļ totālā augstumā, kas nepalīdz tai slimībai arī, jo viņai nav spēka iemest malkas pagals krāsnī. Es saku, labi, tad lūdzam to ātro lūkšanu. Un tā mēs pielūdzām, un nākošā dienā arī tā māsa jau gāju šķūnīt pēc malkas, un kurināja krāsni un slava Dievam. Tas, protams, nav par mani. Tas nav mans spēks. Bet, protams, ka mēs tāpēc arī stāstam liecības, ka Dieva gars mūs pamudina būt drosmīgiem. Dieva gars mūs pamudina ticēt. Un tādēļ es vēlos uzdot jums atkal kādu jautājumu. Un jautājums ir, vai mēs, vai jūs domājam un pārbaudam savu ticību? Kāda ir mana ticība uz šodien? Jo, ja ticība ir tā kā milti vai tā kā cukurs, ko var izmērīt,
Mēs, protams, nevaram izmērīt, bet, paskatīties tajā traukā, cik tur ir līdz pusei, pilns vai pašā apakšā, varbūt, ka mēs arī varam. Sazini. Lūk, un tad atgriežamies pie Pētera sievas mātes. Tātad interesanti tas, ka parasti jau cilvēks pēc tādas smagas slimības ir kaut kāds vājums, kaut kāds nespēks. Un šeit ir tas jautājums, uz kuru mums nav atbilde. Vai Jēzus viņu dziedināja tik pilnīgi, un es ticu, ka jā, ka viņai nebija šīs nespēka pazīmes, jo pēc tāda druģa cilvēks varētu justies vājš. Vai arī, ka tas bija viņas sava veida raksturs, viņas attieksme, ka nebija sevi žēlošanas. Laikam jau mums sievietēm tas neuznāk bieži, bet varbūt kādreiz uznāk, man arī kādreiz uznāk. Tiešām kādreiz uznāk, ka tu sēdi un saki, redzi Dievs, tu redzi, un neviena nav, kas man palīdz, un tu redzi, kā man tagad klājas. Bet viņa sevi nežēlo, un viņai arī nav baiļu, jo šeit varētu būt arī bailes. Man tagad ir labi, bet ja es sapūlēšos, varbūt man paliks sliktāk. Un tā laikam gan mums kādai ir gājis, tāpat kā man, kad paliek labāk, un tad liekas, jau man jūra līdz ceļiem, es tagad aizbraucu uz kapiem un 2 stundas tur visu nogrābi no kalna gala līdz kapličai un vēl viss kaimiņus apkopi tur kapiņus, jo taču es esmu jau vesela. Un tad tu aizbrauc mājās un nākošā dienā nezinu, kā atkal to veselību uzlabot. Tā kā, jā, bet viņai nav arī šo baiļu, ka tikai drudzis neatkārtojas, man jābūt tagad uzmanīgai, es nedrīkst sapūlēties. Nē, šeit bija stipra ticība, ka es varu būt stipra savā kungā, kā jūs minējāt, es visu varu tā spēkā, kas mani dara stipru. Un šeit jautājums, kā tas ir ar mums, vai tā mūsu ticība var mums palīdzēt būt stiprākām, būt stiprākiem, tad, kad mēs esam nogurušas, tad, kad mums liekas, ka mums neviens nepalīdz. Varbūt kaut kas tāds tomēr ir, ko mēs varam arī mācīties no šīs Pētera sievas mātes. Un jā, vai es spēju ticēt visiem Dieva apsolījumiem, ka tie ir jā un āmen. Un jā, jo ja mēs ticam, ka tas apsolījums tā arī strādās, mēs tad varbūt varam ticēt, ka viņš arī šodien strādās, ka viņš tūlīt strādās, tikko es palūkšu, tas strādās. Un mums ir pie savas ticības jāstrādā. Protams, šeit ir ļoti svarīgi, ka mēs nedrīkstam būt pārgalvīgi. Pārgalvība tā nav laba īpašība ne ticībā, ne dzīvē. Bet, ja mēs to pazemīgā garā darām, tomēr ar prieku, mēs jau varam būt priecīgi par to, ko Dievs ir apsolījis. Un es vēlos lasīt Ebrejiem 11.6, šeit ir teikts, ko jūs droši vien labi zinat, bet šajā sakarā, bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Dieva vārds saka, ja mēs nākam lūkšanā, viņš atmaksā. Tas ir tā kā 100%. Un jā, mēs laikam tagad dzīvojam tieši tādā laikā, kad mūsu ticībai ir jākļūst stiprākai. Un arī praviešu garā teikts, ka mēs darbu varēsim pabeigt ar veselības misiju. Tātad veselības misija, tas ir tāda lieta, kas atver durvis, atver sirdis. Un kādreiz cilvēki jautā, bet kāpēc tagad nenotiek tāda brīnuma, kā notika Kristus laikā? Un uz to arī māsa Elēna Vaita atbild, un viņa saka, tādēļ, ka jūs neejat pie tiem slimniekiem. Ja jūs iesiet uz slimnīcām vai uz mājām pie slimnieku gultām
un zemosieties lūkšanā un lūksiet pēc dziedināšanas, tad arī notiks daudz tādu brīnumu, kādi ir notikuši Kristus laikā. Pētera sievas māte neapšaubāmi arī bija sieviete, kuras sirds gan dega par Dieva lietu, gan par draudzi, un viņas dzīves lielākais prieks bija kalpot kungam. Un mēs redzam, ka šī dedzība piemīt arī Pēterim. Un es tad tā sāku domāt, interesanti, kurš no kura ir aizņēmies. Jo šī sievas māte ir dedzīga kalpot, un Pēteris, kā mēs zinām, ir ļoti derīgs kalpot, un kurš bija pirmais, kurš parādīja to piemēru, bet skaidrs ir viens, ka gan mūsu dedzība, gan mūsu remdenība noteikti atstāja iespaidu uz tiem, kas ir mums blakus. Jā, es nezinu, kā tas ir jūsu draudzē, bet es varu pateikt, ka, diemžēl, arī tādā diezgan lielā draudzē bieži vien ir grūti atrast kalpotājus. Un sarunāt atklājēju, bērnu stāstītāju, sagaidītāju, kas pavisam it kā vienkārši pastāvēt pie durvīm, pateikt labdien. Bet tam tā nevajadzētu būt, un mums ir kā draudzei jācenšas ļoti pacietīgi, sirsnīgi un atbalstoši iesaistīt katru, iedrošināt, uzmundrināt kalpošanai. Un, ja arī cilvēkam kaut kas neiznāk, kaut kas neizdodas, pirmkārt, mēs jau visi neesam vienādi, mums visiem gaumi nav vienādi, tas, kas vienam liekas brīnišķīgi, otram liekas varbūt nekur neder, bet tādēļ Dievs ir devis mums to Kristus mīlestību, lai mēs mīlestībā viens otru uzlūkot un atcerētos atbalstīt. Un tagad, jā, būs tāds pārsteigums laikam brālim Valdim Zilgalvim, jo šī liecība, kur es tagad teikšu tāda īsa, viņa ir tieši saistīta ar viņu, ko viņš nekād nevar iedomāties. Un es nokristījos 86. gadā, 4. jūlijā, vasarā, un, protams, tas bija brīnišķīgi, un Dievs, kā jau vienmēr, dod arī garīgas dāvanas un svēta, un tad pienāca novembra mēnesis, un bija lūkšanu nedēļa. Un pēkšņi man piezvana brālis Zilgalvis un aicina nolasīt vienu lūkšanas nedēļas lasījumu draudzes priekšā. Un es biju tik laimīga, kad labi, ka viņš to neredzēja, kad es noliku to klausulu, es lēkājot izskraidīju, neviena nebija mājās, es lēkājot izskraidīju pa visām istabām, es neatceros cik apļus, bet es biju tik priecīga, ka es varēšu kalpot, kad es to atceros līdz šai dienai, tas bija tāda mana pirmā kalpošana draudzē, nolasīt šo lasījumu. Un tas man palicis atmiņā uz visiem laikiem, tā kā paldies tev, brāli, ka Valdi, ka tu piezvanīji un ka tu man devi tādu iespēju un tādu priekšrocību kalpot. Un jā, tas, es domāju, ir ļoti svarīgi katram draudzes loceklim, un to mēs redzam, ka tādu ļoti lielu uzmundrinājumu no šīs Pētera sievas mātes, kad pirmais no gultas pieceļoties, viņai bija šis kalpošanas prieks, un lai arī Dievs dod, ka mums no gultas pieceļoties, pirmā doma ir, kā šai dienā es varu kalpot. Un, jā, turpinot runāt par Bībeles sievietēm, kuras varbūt nav tās pašas ievērojamākās, bet bijušas tādas pašas sievietes kā tu un es, bet vēlos ielūkoties vēl kādas sievietes dzīvē, un tā ir Priskila. Vai kāds kaut ko atcerās par Priskilu, ko viņa darīja, kā viņa, jā, mācītājs, mācītājs atcerās, protams, Valdis, tu gribi kaut ko pateikt par viņu? Nē, labi.
Jā, tad lasīsim apustuļu darbu 18. nodaļā no 1. līdz 3. pantam. Pēc tam Pāvils, aizgājis no Atēnām, nonāca Korintā, un viņš sastapa kādu jūdu vārdā Akvilu, kas cēlies no Ponta. Tas nesen ar savu sievu Priskilu bija šeit ieradies no Itālijas, jo Klaudijs bija pavēlējis visiem jūdiem atstāt Romu. Viņš iegāja pie tiem, un tā kā viņi nodarbojās ar to pašu amatu, viņš pie tiem palika un strādāja, jo tie pēc amata bija telšu taisītāji. Jā, lasot šos pantus, mēs parasti uzsveram to, ka Pāvils pats bija spējīgs sagādāt sev iztiku, lai varētu ceļot no vienas vietas uz otru, un, var teikt, būt misionārs bez adventistu konferences atbalsta finansiāla. Un mums tas visiem šķiet apsveicami. Bet es personīgi nekad neesmu dzirdējusi sludinam par to, kāds nopelns tajā visā bija šai Akvilas sievai Priskilai, uzņemot savā mājā vēl vienu vīrieti, kaut arī dieva kalpu un sludinātāju. Te nekur nav rakstīts, cik liela bija šī mājvieta, kurā Pāvils tika uzņemts, taču es nedomāju, ka tā bija kāda villa, jo viņi bija paši izdzīti no Romas, spiesti atstāt savas mājas, savu dzīvesvietu, nesen atceļojuši uz Korintu. Es nedomāju, ka viņi bija bagāti cilvēki un dzīvoja lielā pārticībā. Uzņem pie sevis dieva kalpu. Kā jūs domājat, vai tas vienmēr ir viegli? Uzņemt savās mājās, nevis sabata pēcpusdienā, nevis piekdienas vakarā, bet tā, dienā, katru dienu. Un, protams, tas prasa kādu upuri, piepūli. Es ticu, ka viņai arī savu veidu nērtības, jārūpējas par ēdienu reizēm, jānomazgā trauki, katli, jātīra māja, jāmazgā gultas veļa. Bet Dieva vārds mūs aicina būt viesmīlīgiem. Dieva vārds mūs aicina uzņemt mājās svešiniekus. Un romiešiem 12.13 teikts, palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību. Ebrejiem 13.1.2 teikts, brāļu mīlestība lai paliek. Neaizmirstiet viesmīlību, jo daži ar to pašiem nezinot savos namos ir uzņēmuši eņģeļus. Un es skatos pulkstenī, bet īstenībā šeit ir man vēl viena liecība. Arī tāda, jā, kādreiz tās liecības stāstot ir kāda draudzene, kas saka, Vineta, tu taču esi traka. Un man jāpiekrīt, ka izrādās, jā, dažreiz ir tādi trakumi notikuši. Un viena tāda liecība, kurai nesen bija tas noslēgums, visu laiku bija tā pirmā daļa, bet nebija tā otrā. Bet burtiski, nesen notika tā otrā, kas pielika tādu ļoti treknu punktu šai liecībai. Vienmēr sakot, bija tā, kad es vēl dzīvoju, mēs ar Māri, man dēlu abi dzīvojām Londonā. Un mēs īrējām, man jāsaka tā, es nekaunos no tā, ka mēs īrējām dzīvoklīša pusi. Un mums bija viena istaba, un vispār tam dzīvoklim bija tikai 2 istabas. Bet, tāds ļoti labs dzīvoklis bija, ļoti kvalitatīvs, izremontēts ar pagalmiņu, skaistu, un galvenais bija tas, kādēļ mums viņš bija ļoti vajadzīgs, tādēļ, ka Mārim tas bija 10 minūtes no viņa augstskolas, no universitātes, kurā viņš mācījās, un tad, kad pa vidu, teiksim, ir kaut kādas tur 3 stundas pārtraukums starp vienu lekciju otru, viņš varēja atnākt mājās, paēst, atpūsties, pamācīties un iet atpakaļ uz augstskolu. Bet tā mūsu istaba nebija tāda ļoti liela nekādā gadījumā. Pēc tam gan, kad mēs aizgājām no turienes, tad nākošā vietā, kur mēs īrējām, tur bija ļoti liela tā telpa. Lūk, un tagad
tas bija droši vien kaut kāds brīvdienas, un Facebookā bija tāda, droši vien vēl tagad ir grupa, vienmēr sakot, latvieši Londonā. Un man uzlec tajā telefonā, ka viens jauns puisis, jauns vīrietis, ka viņš ir pazaudējis darbu, viņš tagad ir bez darba, bez līdzekļiem, un jau 3. dienu atrodas Viktorijas metro stacijā. 2 nakts jau viņš tur pavadījis ir. Un viņš tagad lūdz, vai kāds nevarētu viņu izguldīt, paņem pie sevis izguldīt 2 naktis. Tās 2 naktis, kāpēc tieši 2, kas to zina, bet par to es nepadomāju. Un izlasot tagad šo te lūgumu, manī rodās tāds pamatīgs sašutums. Un tas sašutums ir tāds, gaidi nu gan. Es jau pazīstu tos latviešus, kurš tev tagad atvērs savus durvis, kurš tagad gribēs svešinieku paņemt savā mājā. Un man ir tādas dusmas uz tiem latviešiem. Un tagad es domāju, jāpaseko. Paskatos pēc stundas, neviens nav atsaucies, paskatos pēc 2, un šitā līdz vakaram. Un tiešām neviens neatsaucas. Un es domāju, kaut kas nav kārtībā ar mums. Cilvēks nonācis nelaimē, bezizejā, kādam taču ir jāpalīdz. Teikšu jums godīgi, tas beidzās ar to, kad es iedevu viņam savu telefonu un savu mājas adresi, un viņš pie mums atbrauc. Tad, kad es atvēru durvis, tad es tā, ko es esmu izdarījusi, bet īstenībā tik traki nebija beigās, jo vienkārši viņš izskatījās tiešām ļoti slikti. Un es domāju, ja viņš ir narkomāns, ko tādu vai kaut kas tāds, tas ir risks, ja? Bet vienkārši viņam no tā, ka viņš nebija gulējis 2 naktis, tās acis bija vienkārši tādas, miglainas, ja? Un tagad, labi, tipa 2 naktis, bet, vietas nekur citur nav. Tātad ir mans dīvāns, uz kura es guļu, mana gulta, un viņam vienīgā vieta var noklāt tieši paralēli tai manai gultai pie tās manas gultas. Un tā, es tā vēroju viņu visu laiku, tā ietur distanci, bet katrā ziņā, ko es varu pateikt, kad viss beidzās tipa laimīgi, viss bija ļoti normāli, bet, varbūt izņemot to, ka viņš nodzīvoja pie mums 2 mēnešus. 2 mēnešus viņš gulēja blakus manai gultai. Un man vienīgais lūgums bija vakarā gulēt ejot, kaut Dievs man, ja es pamostos, lai pamodinu tā, ka es neesmu aizmirsus, ka viņš tur ir un es neuzkāpu viņam virsū ejot uz labierīcībām. Tā bija tāda lieta, pa ko es biju uztraukusies. Tā pārējais viss bija labi. Protams, ka mēs viņu barojām, protams, ka mums bija jādod viņam naudiņa, ja viņam kaut kur bija jāaizbrauc vai kaut kas. Un tad pēc tiem 2 mēnešiem, es viņam pateicu, ka, tie otri īrnieki vairs, nav mieru, kad svešs dzīvo un tā, un ka viņam kaut kāds lēmums jāpieņem, kaut kas jādara un tā. Un viņš tad no mums aizgāja. Viņš arī atnāca uz mūsu dievkalpojumu, viņš arī teica, ka viņš grib kļūt par adventistu, un es domāju, tas viss tāpēc, lai es viņam dotu vairāk naudas, bet vispār, tā. Bet tas noslēgums visam tam trakajam stāstam ir tāds, ka man dēla sievai radi dzīvo Amerikā. Viņai tur vairākas māsas un brālis, un viņi gandrīz vienreiz gadā aizbrauc apciemot tos radus. Un tagad pagājušajā reizē, kad viņi brauca uz Losandželosu, viņi bija Lasvegasā, kur māsas dzīvo, bet pēc tam brauc pie brāļu uz Losandželos lidoja. Un tieši Mārim, vai viņam uzlec, vai viņš atcerējās, viņš domā, tas Harijs tagad, Harijs viņa vārds, ka viņš tagad, Facebookā var redzēt, ka viņš dzīvo Losandželosā, Amerikā. Mēs jau redzējām pirms kādu laiku, viņš uz Ameriku pārvācies. Un tagad Māris viņam uzraksta, zini, kā tev iet, jo es drīz pēc dažām dienām būšu Losandželosā. Un viņš saņem no tā Harija vēstuli. Māri, cik ļoti bieži es jūs pieminu. Jūs to nemaz nevarat iedomāties, jo mana draudzene ir adventiste, un es viņai vienmēr stāstu par jums, kā jūs mani uzņēmāt.
es tev aizbraukšu uz lidostu pretīm, es tev izvadāšu, es tev visu parādīšu. Un tā arī bija. Māris aizlidoja starp citu 1 dienu ātrāk, lai nepamest savu sievu, un satikās ar šo Hariju. Un tiešām viņš atbrauc, es aizmirstu, jo mašīna markas, piedodiet, vīrieši, nav man stiprā puse, bet ar ļoti elegantu mašīnu. Viņš strādā Holivudā, viņš filmējas, viņš ir aktieris, otrā plāna aktieris, bet ar ļoti lielām slavenībām kopā filmējas. Visas tās fotogrāfijas Facebookā var apskatīties. Un Māris bija pie viņiem mājās, iepazinās ar šo māsu adventisti. Un tas vienkārši tāds... Jo īstenībā pirms tam bija arī tā, ka Mārim arī likās, man māma vispār bišķi traka, kaut ko tādu izdarīt, ja. Bet, tagad, kad viņš bija tajā Losandželosā, tad viņš teica, nē, kaut ko tādu, to var tikai Dievs izdarīt, ja. Kaut kā tā sakārtot. Protams, katru dienu man neviens neraksta, lai es pieņemu naktī un pārguldu, tā kā droši vien tas bija kaut kāds Dievu plāns tāds. Bet, jā, tāds ļoti interesants piedzīvojums. Katrā ziņā mēs esam vienkārši tik ļoti pārsteigti, ka kaut ko tādu Dievs varēja izdarīt pie šī cilvēka un turpināt pie viņa strādāt. Un viņiem mājās ir mājas grupiņa, kur nāk cilvēki un kur mācās Bībeli. Tā kā, jā, tas, man personīgi tas ir tāds ļoti neaizmirstams kaut kas noticis. Bet tagad, jā, vai tas bija svarīgi, ko Priskila darīja? Un mēs varam teikt, jā, mēs redzam šeit šīs pašas 18. nodaļas 5. pantā, ko tas palīdz un ko tas dod Pāvilam. Un šeit ir teikts, Pāvils ar visu sirdi sludināja, apliecinādams jūdiem, ka Jēzus ir Kristus. Un mēs tiešām saprotam, cik tas ir svarīgi šīs pamat vajadzības apmierināt, arī uzmundrināt, iedrošināt, palīdzēt. Un kad Pāvils dodas projām uz citu vietu, tad viņu sadarbība un kopīgās pūles Dieva darbā ir izveidojuši tik ciešu sadarbību, savstarpējo savienību, ka viņi jau ir kā viena komanda, un mēs varam lasīt šeit 18. pantā. Bet Pāvils palika tur vēl labu laiku un atvadījies no brāļiem, pārcēlās uz Sīriju, un līdz ar viņu Priskila un Akvila. Tātad viņi, tālāk te 19. pants saka, viņi nonāca Efezā un tur tos atstājis, viņš pats iegāja sinagogā un sludināja jūdiem. Tātad viņi kopā ir Efezā un mēs varam lasīt, kas tad notika Efezā no 24. līdz 27. pantam. Bet Efezā nonāca kāds jūds vārdā Apols, dzimis Aleksandrietis, izglītots vīrs, labs rakstu pazinējs. Tas bija mācīts tā kunga ceļā un degdams garā, runāja un rūpīgi mācīja par Jēzu, kaut gan pazina tikai Jāņa kristību. Viņš sāka sludināt sinagogā. Viņu dzirdējuši, Priskila un Akvila viņu aicināja pie sevis, un viņam vēl skaidrāk izstāstīja Dieva ceļu. Un, mēs varam redzēt, ka šim pārim tiešām bija izteikta tāda viesmīlības dāvana un arī tādas rūpes par Dieva kalpiem un Dieva darbu. Un tagad man gribas jautāt, vai jūs pamanījāt kādu sīkumu, ļoti svarīgu sīkumu? Varbūt, ka nē. Kā lūdzu? Aicināja pie sevis, jā, bet, ja mēs lasām šos pantus uzmanīgi, tad atklājas tāda interesanta lieta, un Bībelē nekas nav nejauši, ka Priskilas vārds tiek rakstīts pirms vīra vārda. Un tas nozīmē to, ka viņa bija iniciatore garīgai apmācībai, un mēs varam arī izlasīt vēstulē romiešiem 16.13, kā Pāvils raksturo Priskilu. Un šeit viņš arī saka, sveiciniet Prisku, atkal viņa ir pirmā, un Akvilu, mana darba biedrus Kristu Jēzu.
Viņi savu galvu likuši ķīlā par manu dzīvību, tā ka viņiem nevien es esmu pateicīgs, bet visas nejūdu draudzes. Iedomājieties, un tas ir tas, ko, ja pieminēt Indiju, ko arī es esmu pamanījusi, ka Dievs no kaut kā ļoti maza, ja to mazo mēs lietojam ar visu sirdi, ar visu dvēseli, ar visu spēku, tad viņš var izdarīt ļoti lielu, viņš tā kā izkājas, tā kā pelnus nevar teikt, jā, bet viņš izplata to visu visapkārt, un no kaut kā maziņa iznāk kaut kas ļoti liels. Nu, tā kā 2008. gadā Māris aizbrauc pirmo reizi uz Indiju, evaņģelizēt, un mēs paši nespējam aptvert, kā tas var būt, ka tas projekts jau tik ilgus gadus, un kad mums ir jau izstudējuši, tās meitenītes, kuras bija tādas, es atceros, visam maziņas, un tagad viņas ir studentes vai izstudējušas. Jā, viena mūsu studente, viņa pabeidza tātad bakalauru ieguva māszinībās universitātē, un viņa strādāja slimnīcā, Kamam pilsētā, kā medmās pēc studiju beigšanas. Un tad viņa izturēja konkursu, un tagad viņa ir Dubajā, vienā bagātā ģimenē, strādā tur kā personīgi medmās gados pavecam kungam, kuram vajadzīga medicīniska uzraudzība. Un īstenībā tas darbs nemaz nav smags, viņai jāiedod viņam tabletes un kas tur zāles, vienkārši jāizmēra asinsspiediens un tā. Varbūt kādreiz kāda injekcija, un viņi izlūdzās atbraukt pie mums vienu nedēļu, tagad, kad mēs janvārī bijām Indijā, palīdzēt mums, jo viņa mums liels palīgs, viņa ļoti uzticama un ļoti iedvesmota un pateicīga par to, ka viņas dzīve ir izmainījusies, un tad atpakaļ ceļā, turpceļā laikam viņa pati pirka biļetes, bet atpakaļ ceļā viņas tā saimniece nopirka un viņa lidoja biznesa klasē. Viņa saka, tad, kad viņi iet iepirkties, tad saimniece viņai ļauj iet tikai ar miesas sargu, jo tā ģimene ir tik slavena. Viņas tā vecā vīra dēls bija ministrs, un tad tur var būt visādi. Tā kā jābūt uzmanīgiem, jo dažādas partijas tur ienaidnieku un kas, vienmēr sakot, mūsu Sanģa staigā pa shopping centru ar miesas sargu. Tā kā Dievs tiešām no mazām lietām. Un tas ir tas, ko mēs šeit redzam, ka no tā, ka viņi vienkārši uzņēma mājās, pieciet kaut kādas nērtības, un tas pats, kas uz mums attiecās katru, un rūpējās par Pāvilu, un beigās Pāvils saka, jā, viņa arī savu galvu likuši ķīlā par viņu dzīvību, jo tur bija uzbrukumi Pāvilam. Un 5. pants saka, arī draudzi viņu namā sveicināt. Jā, tā tad viņu namā mēs saprotam jau no Pāvila, no mazas grupas ir izveidojusies vesela draudze. Un tas notiek tad, kad mēs esam vienoti kā komanda, kad palīdzam viens otram, un tad palīdzam, stiprinam tos draudzē, kuri varbūt ir priekšgalā, kuriem ir lielākas atbildības. Arī tas ir ļoti svarīgi. Un jā, tā kā agrīnajiem kristiešiem nebija baznīca ēkas, viņi pulcējās pa mājām, un mēs redzam, cik ļoti Dievs ir novērtējis šīs ģimenes ziedošanos viņa darbam. Un mēs varam lasīt 1. korintiešiem 16:19. Āzijas draudzes jūs sveicina, Akvila un Priskila ar savas mājas draudzi, jūs daudzreiz sveicina iekštā kunga. Bet tas nav arī viss, mēs varam lasīt tālāk 2. Timotejam 4:19 atkal par viņiem. Sveicini Prisku un Akvilu un Onesifora namu. Tātad, kad es jums sākumā jautāju, vai jūs atceraties Priskilu, kaut ko par Priskilu, likās, dzirdēts ir, bet kur? Bet tagad jūs atceraties un jūs redzat, cik daudzās rakstvietās, it kā mēs jau to visu kopā nelasām vienlaicīgi. Un mēs tā paskrienam garām, bet cik daudzās vietās, varētu teikt, neviena Eģiptes faraona vārds nav minēts Bībelē, bet, lūk, Priskilas vārds ir tik daudz reižu minēts.
Un romiešiem izlasīsim romiešiem 12. nodaļa, tas būs arī mūsu noslēgums šai svētrunai. Romiešiem 12, un šeit tāds varbūt garāks teksts, bet lai tas arī attiec uz katru no jums. Jo kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums. Tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi. Kad nu mums pēc mūsu piešķirtās žēlastības ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir praviešu spējas, izpauž saskaņā ar ticības mēru. Kalpošanas spējas kalpošanā, spējas mācīt mācīšanā. Kas ir sludinātājs, lai sludina, kas dod no sava, lai to dara vientiesīgi, kam ir priekšnieka amats, tas, lai to pilda rūpīgi, kas strādā žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķeraties tam, kas labs. Brāļu mīlestība jūsu starpā, lai ir sirsnīga. Centieties citu pārspēt savstarpējā cieņā. Es domāju, ka šie panti nav tikai sieviešu dienas panti, ka tie attiecas uz mums visiem, un tas ir mums piekodināts. Brāļu mīlestība jūsu starpā, lai ir sirsnīga. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam. Priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās. Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību. Āmen!